Zigī, tu tagad neklausies, jo mēs simtī parunāsim par kastrāciju. Jā. Kāpēc mīlulim jāveic kastrācija? Būtībā ir vairāki gan plusi, gan mīnusi tam, kāpēc to vajadzētu veikt, un katrai sugai tas būtu atšķirīgi, gan sunim, gan kaķim. Kaķīšiem viens no tiem galvenajiem plusiem ir tas, ka viņiem pārtraucās vēlme klaiņot, jā, viņi nav tik agresīvi. Tas pats attiecas arī uz suņiem, ir īpaši suņu puikām. Viņiem nav vēlme bukt pie meitenēm. Tieši puikām tie ir prostatas problēmas, no kurām mēs izvairamies kastrējot, vai sēklnieku audzēji. Kucītēm tas ir piena dziedzera audzēji, no kuriem mēs izvairamies. Dzemdes iekaisumi, būtībā struteņu zemes iekaisumi, dzemdes vai audzēji. Kas tad ir tas mīnus, ar ko man jārēķinās? Mīnusi, kas var būt, bet tie ir salīdzinoši mazi, īpaši kaķiem. Kaķiem lielākais mīnus ir tieši aptaukošanās. Ja? Bet tur atkal, ja saimnieks strādā ar kaķīti, samazina dienas devu barībai, ja, vai izvēlās piemērotu barību kopā ar veterinārā ārstu, tad tas mīnus ir ļoti minimāls. Sunīšiem ir jāskatās ļoti individuāli atkarībā no šķirnes. Ja tie mums ir gigantisko šķirņu suņi, kuri tiek pāragri kastrēti, ja, tad viņiem ir pierādīts pētījumos, ka var attīstīties locīto problēmas. Tās ir gūžu displāzijas, krustenisko saižu plīsumi. Tas ir atkal jāizvērtē kopā ar veterinārārstu. Runājot ar citiem arī vīriešu suņu saimniekiem, mēs parasti tā samājamies, domājot un runājot par kastrāciju, ka tas ir nežēlīgi. Nav tā, ka tas ir nežēlīgi, tas notiek narkozē, līdz ar to suns pilnīgi neko nejūt, ja? Un ja mēs skatāmies uz plusiem, ka viņam nav dzimumtieksme, negrib nekur skriet pēc meitenēm, tas viņam ir mazāks stress uzreiz. Kurā brīdī man to veikt? Ļaut man viņam vienreiz piedzīvot to dzīves baudu, ko sauc par intīmu attiecību, vai tomēr? Nē, tas ir mīts, ka vajadzētu vienu reizi vismaz to izbaudīt, jo, teiksim tā, ko suns nezina, tas viņam par skādi nenāk, ja? To var darīt arī atkarībā suņiem no šķirnes. Ja gigantisko šķirņu suņiem, tā kā minēju, jau vēlāk, 1,5–2 gadi, kad viņi ir pilnībā nobrieduši. Mazākiem sunīšiem tas var būt no pusgada vecuma. Kaķīšiem pusgads ir pilnīgi jau vecums, kad mēs varam veikt sterilizāciju. Ja es esmu nolēmis veikt šo procedūru, kas ir tie soļi, kas man jāveic, kur tas notiek? Nākam uz klīniku. Pirmā droši vien ir vislabākā konsultācija ar veterinārārstu. Vienkārši izrunāt par to, kā process notiek. Vislabākais variants ir paņemt arī asins analīzes, lai mēs pārbaudām, kad ar sunīti tiešām vai kaķīti, ja viss ir kārtībā. Un tad sarunājam ar veterinārārstu, kad vislabākais laiks ir to veikt. Un pierakstamies procedūru. Procedūra nav gara, jā, sunis vienmēr paliek klīnikā uz pāris stundām, tiek monitorēts, kamēr pamostās pēc anestēzijas un laimīgs ar savām kājiņām aiziet mājās. Kastrācija tiek veikta suņu puikām, sterilizācija tiek veikta it kā kaķenēm un kucītēm, jā, bet sterilizāciju mēs varam attiecināt īstenībā arī uz puikām. Jo sterilizācija ir tas, ka mēs pārtraucam to iespēju apaugļot vai apaugļoties. Jā. Tu Zigī neko nedzirdēji, ne? Jā. Kaut ko viņš citu domāja šajā brīdī. Dinoso, tava teritorija.